parunāsim šoreiz par skrūvēm, bet par naglām skatieties nākamajā sērijā. Lai ieskrūvētu skrūvi, vajadzēs krustiņu. Tātad šis saucās krustiņš PZ, redziet, šeit ir tāda šķautnīte, tas nozīmē, tas ir marka PZ. Šīs, redziet, ir bez šķautnītes, tas ir PH krustiņš. Tad vēl man ir, šis, redziet, arī ir PH, bet izmēru lielāks. Tad vēl man ir šāds te PZ, bet izmēru mazāk, šis ir PZ1. Šis ir PZ2. Ņemam šito skrūvīti. Redzam, šī skrūve ir ar galviņu priekš PZ krustiņa. Viņš tur ieiet ideāli. Nekustās, neļurkājās, viss blīvi turās. Paņemam šo skrūvīti, ir redzams, šī galviņa ir uz PH krustiņu. Paņemam PH krustiņu, redzam, viņš ieies atbilstoši. Paņemam citu skrūvīti. Reģipša skrūvītei, kā zinām, arī galviņas ir ar PH krustiņiem. Tur viņa arī der ļoti labi. Paņem, redzam, arī PZ krustiņš, bet, ko tas nozīmē? Pats skrūvgriežu uzgalīts krustiņš ir par mazu. Tā tad jāmeklē lielāks. Šis te ir 3. izmēra, bet viņš arī ir PH. Bet, es jums viņu varu parādīt, kā viņš der. Izmērs 3. it kā ir īstais. Bet, ideāli, protams, būtu, ja tur būtu PZ3. Tā vēl ir skrūvs ar seškantu galvu. Tiem lietojam uzgalīšu šāda veida. Viņos iekšā ir magnētiņš. Otrs gals stiprinās urmašīnā. Tā, atvainojos, tas nebija īstais. Šitais būs īstais uzgalītis. Tā, šādi te viņš stiprinās kopā. Magnētiņi savalkās, ļoti viegli strādāt. Tā, vēl mums ir šādas skrūvītes, arī seškantu galviņa. Jā, šitais te būs īstais uzgalītis šai skrūvē. Vienā pusē magnētiņš. Otrs gals kā parasti stiprinās urmašīnā. Tagad varam ķerties pie pašas skrūvju apskatīšanas. Tātad šī pirmā skrūve ir visparastākā tradicionālā skrūve, pilno vītne. Viņai nav nekādas atkāpes, vītne iet no augšas līdz apakšai. Pamēģinam viņu ieskrūvēt. Kā jau mēs katrs to protam, nekāda gudrība nav vajadzīga. Ieskrūvējam, izskrūvējam, pamēģinam. Tā, ņemam nākamo skrūvīti. Tā ir paredzēta viena materiāla pieskrūvēšanai pie cita materiāla. Respektīvi, tā ir skrūve ar nepilno vītni. Vītne no apakšas, augšā ir bez vītnes. Skrūvējot augšējais materiāls, viņš pievelkās pie apakšējā materiāla, pieskrūvējot tā kā. Labi, mēs te divus materiālus kopā neskrūvēsim. Tā tikai izmēģināsim. Ne ar ko neatšķirās no iepriekšējās skrūves. Tā, nākamā skrūvīte ir jau ar kaut ko atšķirās no pirmām. Šī skrūve ir domāta daļēji cietākām koksnēm. Redziet, šeit vītnē ir tādas kā gropītes. Šeit būs labāk redzams. Tās gropītes vītnē, viņas kalpo tā kā daļēji tā kā urbītis. Tas skrūvīte, izskrūvējoties, viņa tā kā sagrauj, nedaudz sagrauj šķiedru, līdz ar to sapresē, līdz ar to vieglāk ieskrūvēt. Pamēģināsim ieskrūvēt viņu. Skrūvējam ārā.
Uz skrūves vītnes redzam samaltu koksni, tas nozīmē viņa tā kā saurpta. Nākamā skrūve, tas jau pavisam nopietns arguments priekš īpaši cietām koksnēm. Uz vītnes redzam tieši tās pašas gropītes, kas uz iepriekšējās skrūves, tikai šai skrūvei papildus ir vēl iešķēlums, kas vēl vairāk skrūvei rada urbja efekta. Nepilnā vītne materiāla pievilkšanai, speciāls vēl gropes, kuras domātas dievs vien zin kam. Tā, un zem skrūves galviņas ir rieviņas, kas domātas priekš tam, lai, kad skrūvi ieskrūvē koksnē, lai tā galviņa nesaplēstu pa šķiedrai materiālu, bet lai viņu sagrautu, lai galviņa iegremdētos vienmērīgi. Paskatāmies, viņa skrūvējas šādi, vizuāli ar aci neko īpaši starpību nevar redzēt, ar ko viņa atšķirās no citām skrūvēm. Bet, cietākām koksnēm šī skrūve ir piemērotāka. Tad ir šādas te skrūvītes, kuras ar ko īpaši neizceļās. Tā, viņai ir arī nepilnā vītne materiāla pievilkšana, bet viņai ir platāka vītne, atšķirībā no citām skrūvēm. Redzam, viņai ir gandrīz 2 reizes platāks solis vītnītai. Un kam tāda domāta? Viņai ir domāta mīkstākām koksnēm, kuru var ātrāk un vieglāk ieskrūvēt. Tā, šeit mēs redzam skrūvi ar seškantu galvu, arī nepilnā vītne. Šādām skrūvēm jau liekam paplāksnes, seškantu galva. Un šī konkrētā skrūvīte, viņa ir pats tievākais eksemplārs viņas pārest. Ir resnākas, lieto biezāku dēļu saskrūvēšanai. Un šāda skrūvīte tautā saukt par samarezi. Seškantu galviņu. Viņai vītnīte kā vītnīte, bet galā viņai ir urbītis. Viņa visbiežāk jumta skārdu pieskrūvēšanai izmanto, un atsevišķas skrūves ir tādas, ar kurām var pat vairākus milimetrus biezu metālu caururbt arī. Paskatāmies, kā viņi skrūvējās. Mēs tagad caur metālam neskrūvējam, ieskrūvējam vienkārši dēlīt, pamēģinam. Nekā īpaši, kā redzam. Un nevar pie reizes nepieminēt arī reģipšu skrūvītes. Tās ir ar smalko vītni, kas domāta materiāla pieskrūvēšanai pie metāla, un ar rupjo vītni. Tās ir domātas materiāla pieskrūvēšanai pie koka.